Šajā video jums būs iespējams paskatīties, kā mēs ar Romānu gatavojamies pirms viņa CSDD braukšanas eksāmena. Nodarbībā izbrauksim arī dažus speciālos uzdevumus, un pašās beigās dzirdēsiet Romāna stāstu, kā tad viņam gāja braukšanas eksāmenā. Bet pirms sāksim skatīties video, atgādināšu, kādi divi jauni update tad ir uztaisīti Bavā. Parādīšu tagad jums vienu no Bava jaunākajiem uzlabojumiem. Tad apskatīsim vienu no virtuālajiem braucējiem. Un tad šobrīd, ieejot virtuālajā braucienā, augšā mēs tātad redzam grūtības līmeni. Ja mēs atstāsim iesācējs, tad nekas nemainīsies un mums būs neierobežots laiks, lai atbildētu uz jautājumiem. Bet, ja mēs izvēlēsimies viduvējs vai profesionāls, tad, lai atbildētu uz jautājumu, viduvējam līmenim mums būs 15 sekundes un profesionālim 10 sekundes. Tas ir domāts tāpēc, lai jūs trenētu ātrāku lēmumu pieņemšanu. Nu, un tagad tad izmēģināsim, kā tas strādā praksē. Nu, un tagad mēs redzam izlec jautājums, un mums ir aizgājušas no 10 sekundēm jau palikušas 6. Ja mēs nepaspēsim uz jautājumu atbildēt, tad video turpināsies, un šis jautājums jau mums tiks ieskaitīts kā nepareizs. Tad redzam atkal, mums ir tikai 10 sekundes, lai atbildētu uz jautājumu, norādam atbildi un spiežam iesniegt. Tā kā noteikti reģistrējieties Bavā, izmēģiniet šo jauno uzlabojumu un trenējiet savu reakcijas laiku atbildot uz jautājumiem, trenējiet ātrāku lēmumu pieņemšanu un domāju, ka tas jums noteikti palīdzēs braukšanas nodarbībās un jūs tiksiet ātrāk pie rezultāta. Dodies uz savu profilu, izvēlēs pilsētu, tad uzliksim Rīgu. Un uzliksim, pieņemsim, līmenis viduvējs. Saglabājam iestatījums. Un tad mēs varam doties augšā uz satura ieteikumiem. Un šeit mēs tad redzam, ar kuru saturu mums ir ieteicams sākt. Un tad, kad, pieņemsim, mēs ieiesim konkrētajā saturā, noskatīsimies viņu un dosimies atpakaļ. Tad mēs redzam, ka raksts mums parādās zaļā krāsā un mēs zināsim, ko esam apskatījuši un ko neesam. Ko tu pats gribi vairāk atkārtot pirms eksāmena? Padomā, ko tu tieši gribi? Nu, gan jau kaut zaķu savu noteikti, es domāju. Noteikti zaķu savu, noteikti kaut kur nopirkoties, noteikti apgriezties. Apgriezties, nopirkoties tu gribi abas variantus, gan paralēlo, gan... Paralēlais man it kā bija diezgan ok. Nu, nu labi, tad to 90 grādos tad iebrauksim, es domāju, ka ABC, tāpēc, ka tur biežāk zin iekšā. Apgriezties tu gribi, zaķu savu tu gribi, vēl kaut kas tāds? Nu tā, lai es kaut kāds skečīgākās vietas. Nu davai, sāksim ar Elijas ielu. Tieši tās satiksim. Tā regulējumā pa labi. Nu, un kaut kādā vietā viņš tev liks braukt, vienkārši viņš tev dos komandu, kad tuvākajā laikā viņš tev dos komandu stop. Jā. Un tev ir jāuztur 30 km. Vairāk tur mēģina neieskrieties, tāpēc, ka, zin kā, jo, asāk tā bremzēšanās, viss tas pasākums būs. Turi tos 30, un tā, ka viņš bļauj stop, tad tu tiešām arī uzsit tiem abiem padāriem. Un, tā doma ir tāda, ka tu uzsit tiešām no visas sirds. Nedomājot par to, vai, vēl arī tas, kad citiem varbūt, zin kā, tāds stereotips, kas nav mēģinājuši, ka varbūt tas ir kaut kā kaitīgi mašīnai, ka varbūt kaut ko salauzīs. Nu tā. Bet tur tā doma arī ir tā, ka tā ir reāla avārijas situācija, ka tu vienkārši meti pa bremzēm, cik vien strauji tu to var izdarīt. Un visu. Un tad redzam tuvākajā pat reisi, tā kā tu reiz tā mazēm. Viņam ļoti eksāmenos patīk no turienes pa kreisi griezties, un tad uz to Elijas ielietu. Tāpēc arī izbrauksim no tās puses. Es nejūtu šo sajūtu. Tev kaut kas līdzīgs būs. Varbūt būs bišķīt mīkstāks, ja reiķim, jo tās mašīnas ir pavisam svaigas. Bet kaut kas līdzīgs. Audi ir mazliet jūtīgāks. Vēl jūtīgāks? Par šo, jā. Nebūs tā, ka viņš to tur baigi uzreiz slāpes, bet bišķīt ilgāk tev ir jāpietur. Jā, ok. Jo vienkārši, jo jūtīgāka mašīna,
jo ilgāk tev ir jāpietur tieši tas saķers moments. Jā. Vēl arī, kas ir ļoti svarīga nianse, ja nu gadījumā tu izdomās slīpumā aktivizēt elektronisko stāvbremzi. Jā. Golfam ir tā, ka, lai viņi atslēgtos tajā slīpumā, tev pietiek tikai lēnām laist vaļā sajūgu. Ja tas būs Audi un tu viņam aktivizēsi, tev paralēli pirms tu sāc laist vaļā sajūgu ir jādod gāzi. Jā, droši vien, un pa labi braucam grozi. Tam būs pa... Jā, pa kreisi. No, tātad, ja nu gadījumā Audi tu izdomās aktivizēt slīpumu to elektronisko stāvbremzi, tad pirms tu sāks laist vaļā sajūgu, to tā kā benzīniekam bišķīt jāsāk dot paralēli gāzi. Apmēram tur 1500 apgriezumā. Jo uz šito citi iekrīt. Viens džeks bija, kas gāja uz eksāmenu, ļoti bija pieredze pie tās elektroniskās. Viņam teica, ka no Audi tad paralēli pa kreisi. Ja šis būtu apgrieztās, te arī beigas svarīgi nesajaukt ir, jo diezgan daudzas mašīnas apgriezīsies braukšanai pretējā virzienā un visiem aiziet uz bar instinkts. Un gribas, apgriezties ap kreisi, tas sanāks tev uz dzirdumu. Pa kreisi brauksim. Iespēju pašam izvēlēties vietu, kad tu iebrauks, protams, stāvētājā, tā būs 90 grādi. Kādu scenāriju tu izvēlēs labāk starp līnijām? Jā, laikam starp līnijām. Starp līnijām, ok. Šeit esi, ja brauks, ja gāz, ne vairāk spied iekšā. Ja tu šiti gals spiedīs, ieliks rupjā. Tagad vienkārši gāzi, jo šitajos brīžos, tev vairs nav jau atkāpšanās ceļa. Vienkārši dod gāzi un mūc projām, jo, ja tu nepamaisīsi, viņš jau to rupi jau nevarēs ielikt. Tāpēc, ka tu būsi vienkārši izmantojis iespēju. Bet, ja sāksi samincināties un jau viņš būs tuvu, tad gan. Tā kā tas izbrauc mācībnieks viss, tur viņš uzreiz rupjādā. Tāpēc, ka mērs tas, kas nāc, viņš jau konkrēti viņam pamaisīja. Bet arī, ja viņš varbūt būtu iespiedis to gāzi bišķi agresīvāk, tur vajadzētu braukt bišķi. Droši uz to tempu paspēja, tas arī īstenībā ir beigas svarīgi, jo it sevišķi no tādām ieskrējumu joslām braucot ārā. Mēs brauksim pa labu uz Zaķisavas krastā. It sevišķi no viņām braucot ārā ir ļoti svarīgi, lai tu normāli sāc ieskaities un pārsvarā jau tās visas situācijas sāk veidoties, tad tu neuzņem to ātrumu. Jo ātrāk tu uz tās ieskaņu joslas dabūs to ātrumu, kāds ir atļauts uz braukt, šajā gadījumā tev ir 50, jo vairāk tu pārējā tajā brīdī respektēs un vēlāks iespējas tev palaidīs. Jā, es negaidīju, ka viņš laidīs īstenībā. Es domāju, ka... Turpat bija bišķīt cits stāsts, ja tu būtu uzrāvis to ātrumu, tu jau viņam teici priekšā. Tā kā izmantojot iespēju, ka tas attālums ir labs, viss ir ok. Un pa labi brauc. Tas ir eksāmens aizmērē? Vai tas vienkārši ir bērns? Tas ir parasts. Beidzot Pēters aizlāpīs. Es tik ilgi to brīdi gaidīju vienkārši. Tur bija tik tādas dziļas trekas, bet es pie pirmās iespējas apgriežamies. Tur laikam nebūs iespējas šeit. Es domāju, ka mēģinu vienkārši tad izmantos atpakaļvietu. Labi, laikam braucam tad else. Tā pirmā iespēja būtu bijis tieši tur, kur viņš,
tad šeit, kas ir svarīgi, citi sāk aplikt un sāk te griezties, jā. Jā. Tad nevar. Un tad vienkārši tev atliek ceļu posmā. Ok. Principā es varu aizbraukt bišķiņ tālāk, un tur, kur ir tāda vieta ar vienu. Es pat to darītu, jo rekur tev arī tāpat ir kabata. Nu, pret turienu. Šeit es domāju, ka zin kā viņiem labāk patiks, jo ātrāk tu izpildīsi to manevru, jo labāk, jo starpība īpaši nebūs te vai tur, Jā. bet tas, ka vienkārši tu pārlēs un šā kore, kur ir tuvākā iespēja piestāja, labs apgriezos. Posmā starp apmalēm apgriežamies. Tāpēc kreisā vienīgais nestētās, jo redz uzreiz samās. Jā, es saprotu. Vajadzēja atstāt līdz galam. Mēģini, jā. Tas ir labs atvārds. Vai, jo jebkurā gadījumā tu pabeidz. Kas ir standartiņš, redzi, kā kaut kas tubojās, lielākajā daļā iestājās tāds frīzes, kad, nezinu īsti, ko darīt, jā, brauks pa galveno, bet tajā brīdī tev ir tikai viens variants. Maksimāli ātrāk pabeigt. Tas būs tas arī, ko viņš gribēs redzēt. Neatkarīgi, ka viņš tur pēkšņi parādījies, tur tas autiņš jau vai pēkšņi ātrāk pietuvojas. Viņš gribēs redzēt, ka tajā situācijā neapjūtas un vienkārši ļoti ātrāk pabeigt, cik vien maksimāli to var izdarīt. Tā īstenībā bija tāda pirmā labā iespēja, jo tā distance ļoti gara. Un tā arī ļoti svarīgi, lai tu laicīgi sāc ieskaities. Un šitā bija iespēja. Tagad, kad viņš aizbrauca priekšā viņam tagad. Jā. Nu, tā jābrauc. Sap. Bija šeit nokavē to pirmo brīdi, jo tev ir jāsāk pirms tā pirmā mašīna, ir šeit klāt, jo pirms viņas sāk ieskaities. Reku pēc Volvo brauc, tagad sāc radīt ieskrējumu lēnām. Nepārslēdz pagaidām. Pirmo pastiep pirmo. Otrais uzreiz, otro iespēju līdz 50. Trešo līdz 70. Bišķi agresīvāks pie iekšā. Jo šitam tev ir tiešām jāspiež kāzbrīd vēl, lai to ātri uzdarīt. Uzreiz vienkārši tā pagaidām. Bet šitā ir īstenībā tāda standarta ļoti daudziem brauksim uz Bausku, kad pirmo pa īsu uztais. Jo, ja tu ieliksi pie, pieņemsim, 15 otro, tu visu ieskaini pazaudās. Tu spiedīsi gāzi, viņš to sākumā neies. Tāpēc, ka apgriezēm būs sāpi. Jo šādā brīdī, kad tev ir pamatīgs tāds ieskains jārada, tad pirmo pastiep līdz 25, otro pie 25, viņu pastiep līdz 50, trešo līdz 70 un tad 5. iekšā. Tas būs tāds vislabākais ieskrēns tieši priekš tā. Jo, viņam ļoti patiks, ja tu tādās situācijās, kur pieņemsim, tu izmanto iespēju, ka tu tiešām ļoti tā raiti uzņem to ātrumu. Tāpēc, ka daudz jau uztraukumā, to nevar vispār tehniski dabūt gatavu.
arī liela daļa, cik es tā skatos, nav sapratuši, kā vispār to visu darīt tehniski. Kad pierod pārslēgties tur otrais pie 20, trešais pie 30, kas pie tādas situācijas tur galīgi būs garām. Un uzspied uzreiz būtu uz 5, otrais un ar otru. Jau ir labi, jā. Varētu bišķīt ātrāk pārēju. Tīri ieslēgt otru un smuki ātrāk dabūt to sajūtu. Jo tu uz to brīdi pazaudē kādas 2 sekundītes. Vēlreiz? Tu uz kādu brīdi pazaudē 2 sekundes, te, kad tu pārslēdzies. Pirmo rāvienu tu dabūji, tev ir jāieslēdz otrais un tu dabūji to otru rāvienu. Un tas brīdis, kad tu pārslēdzies... Jā. Tas brīdis, kad tu pārslēdzies, tas ir tas moments, kad tu mazliet un vēl pazaudē laiku, kur tu varētu bišķīt vēl tikai iebūt. Un pa labi stāvietā, tad braucam iekšā. Stāvietā, ja tev iedzīs... Labi, mēs bijām ABC, domājuši, labi, vienreiz iebrauksim te un tad ABC. Galvenais uzmanies arī no gājējiem, tāpēc, ka tev tas laiks 11, tepat pa labi. Un tad uzreiz arī pats pie pirmās iespējas izvēlēs. Tas arī mācās. Mēģināsim. Es paēnāšu tikai no otras puses. Okay. Tev būs kamerā, tad droši tur sagriezt, ne tur, kā gribi īstenībā, vai tu gribi uz priekšā, tad arī tas varētu darās. Viss ir ok, vienkārši te ir slīpums. Tev viss baigi nosam, tas, kāpēc mašīna ripo atpakaļ, bet tas ir tikai dēļ slīpuma. Vienkārši sanāk, ka tev jāsāk tāpat kā kalnā. Ok, būs ļoti labi īstenībā. Tad neitrāls stāvbremze. Un vēl viens ļoti svarīgs moments, ko citreiz citi kļūdās. Te, kad tu aktivizē stāvbremzi, citu uzreiz atlaiž bremzi. Jā, es sagaidu, ka man viņi nomīkst. Pilnīgi pareizi, jā. Ok, tad braucam ārā un tad iebrauksim vēl tajā ABC. Jā, šitā īstenībā diezgan viegli izskatās, kā ja tu nofiksē stāvbremzi un uzreiz palaid vaļā. Un viņi sāk ripot atpakaļ, un tur vēl mašīna ir. Un viņš kā pa bremzi uzspēdīs tā visu. Ok, par parkošanos laikam. It kā es jūtos pārliecināts. Tas ir labi. Paliek tikai braukšana višķi. Var braukt garām, jā. Nebrauks? Pagaid, lai pagaid, kas. Ko vēl ierēķina stāvvietās, kad viens tas ir tās labās rokas, bet otrs tas, kad citi vadītāji viņus var neievērot. Un tu arī, protams, tev eksāmenā vērtēs, kā tu rīkojies tādās nestandarta situācijās. Un tu redzi, ka viens tur nesās, ja kaut arī tev priekšā, tu piebremzē palaid. Arī būtu īstenībā ļoti labi tāds moments, tā kā nokomentēt, ja, ka tu palaid, tāpēc, ka viņš pārkāp noteikums, ka nedod to priekšroku, tu redzi, ka tā situācija ir bīstama. Jo, ja tu nokomentēsi, tas būs vēl daudz labāk, tāpēc, ka viņam būs skaidrs tas, ka tu apzinies savu priekšroku, bet tu vienkārši ievēroji drošību. Tikko tas, kas sanāca, zini, kāpēc tā ir? Es nolaidu sajūgu vaļā. Tu sanāk, ka tu pirms atlaidi sajūgu, tu ļoti daudz sāc spiest gāzi. Tu to gāzīti vari spiest, bet ļoti, ļoti minimāli. Un tu viņu spiedi riktīgi iekšā, tagad tu jau pilnībā to sajūgu palaid vaļā. Jā, labi. Lai noskatītos pilnu video, dodies uz Bavu. Eksāmens ir beidzies, un eksāmena rezultāts ir pozitīvs. Tādu atbildi es dzirdēju tajā brīdī, kad es iebraucu CSDD stāvvietā atpakaļ. Un es biju šokā, godīgi. Ja man likās, ka ir neiespējami nokārtot to pirmo reizi, bet tas ir iespējams un tas nav nemaz tik grūti. Turklāt
Es braucu ar mašīnu, ko es visvairāk negribēju, es braucu ar BMW, bet neko, viss kārtībā. Man rīktīgi palīdzēja no rīta nodarbība ar Ronaldu. Mēs beidzām stundu pirms mana eksāmena, līdz ar to man bišķiņ bija laiks tā kā atpūsties, un tāpat laikā es biju gatavs. Ja jūs skatīsieties video, redzēsiet, cik daudz man bija nianses, par kurām mani varētu izgāzt eksāmenā, un es pie tā ļoti piedomāju. Turklāt bija jāparkojās gabarītu vārtos, ko es ļoti negribēju, un vēl pie tam bez atpakaļskata kameras, bet viss izdevās. Figūras bija gabarītu vārti un apgriešanās ceļa posmā. Tā kā jā, eksāmenu es esmu nokārtojis, es esmu nereāli priecīgs un milzīgs paldies Ronaldam tiešām par veltīto laiku, par bābu, kas ikvienam palīdzēs, jo tie virtuālie braucieni, un es vairāk īstenībā skatījos eksāmenu maršrutus, mēģināju iegaumēt tās vietas, kur dzen. Principā mēs eksāmenā braucām gandrīz vai pa to pašu maršrutu, kur mēs no rīta braucām. Tā kā bija gan Zaķu sala, bija gan Krastmala, bija, Krasta iela, visādas apgriešanās. Jā, vienīgais, par ko viņš tā piekasījās, ir par ātrumu. Man ik pa laikam bija pa daudz ieskrienoties, bet viņš teica, ok, tas bija pieņemam. Tā kā tā, veiksmi mums visiem, un sorry, ka tik garš video ir nereāli daudz emociju.